Jaunā vienotība un progresīvie neslēpjoties demonstrē savu attieksmi pret ASV prezidentu Trumpu. Ārlietu ministrei Bražai būs jāskaidro savi izteikumi par tās saucamajām valstiskajām partijām. Koalīcija, protams, neatbalsta Latviju pirmajā vietā ierosinājumu par samazināto PVN apkurei. Kā jau pagājušajā nedēļā informēju, Latvija pirmajā vietā iesniedz Saeimai lēmumu projektu, ar kuru paredzēts atbalstīt Donalda Trumpa kandidatūru Nobela prēmijas piešķiršanai. Protams, jaunā vienotība un progresīvie neslēpj savu attieksmi pret ASV prezidentu, balsojot vai nu pret, vai nu atturoties. Jāsaka, ka faktiski visa ZZS, izņemot vienu deputātu, atbalstīja šo te lēmumu projektu. Un ko izdarīja jaunā vienotība? 5 minūtes pirms plenārsēdes, tā teikt, lai izietu sausām kājām, iesniedza lēmumu projektu par transatlantiskās sadarbības nozīmi miera un drošības nodrošināšanai, kur, protams, ir vislabākie pateicības vārdi Amerikas Savienotajām valstīm un neviena vārda par Donaldu Trumpu. Protams, ka šo lēmumu projektu Latvija pirmajā vietā atbalstīja, bet lūk, ko pirms balsojuma teica mūsu frakcijas vadītāja Linda Liepiņa. Es kā frakcijas Latvija pirmajā vietā vadītāja nevaru neatbildēt uz Jurēvica kunga, kas saka repliku šeit par to, ka šo atbildīgo lēmumu projektu, ko, protams, atbalstīs arī mūsu frakcija. Jau ilgāku laiku atpakaļ mūsu frakcija parastā kārtībā, nesteidzamības kārtībā, bet parastā kārtībā iesniedza lēmumu projektu par Donalda Trumpa kandidatūras atbalstīšanu Nobela miera prēmijas saņemšanai. Un kāpēc tapa šāds sākotnējais Latvija pirmajā vietā lēmumu projekts? Nevis kā Smiltēna kungs tur saka kaut kāda politiskā greizsirdība, mēs jau katrs pēc savas tās mērauklas mēram. Nekādas greizsirdības, tas bija kā atbilde uz to, ko jūs paši, kāda putra savārījāt iekšpolitikā, reflektējot uz Mierīnas kundzes parakstīto vēstuli. Komentēja visi, kam nebija slinkums. Tas bija šausmas, kas notika, ja? Beigās, paldies Dievam, prezidenta kungam, acīm redzot, izdevās kaut kā savākt dāmu baru, ja? Lai šie absurdie komentāri vienkārši beigtos. Mums, kā atbildīgai, valstiskai partijai, un arī kā Donalda Trumpa atbalstošai partijai, tas taču nav nekāds noslēpums. Mēs to esam teikuši no pirmās dienas, ka mēs atbalstam gan republikāņus, gan Donaldu Trumpu. Skaidrs, tas bija ļoti normāls solis, ka mēs nācām ar šādu lēmumu projektu, kur faktiski vairāk, ar kuru mēs atbalstam mūsu Saeimas priekšsēdētāju, nevis tik daudz Donaldu Trumpu, jo neba mēs lemsim par šo Nobela prēmijas piešķiršanu, kam tā tiks vai netiks piešķirta. Ko darat jūs? Tā ir ok, ka jūs nākat ar savu lēmumu projektu, bet kā jūs to darat? Pirmām kārtām, Jurēvica kungs, varbūt es esmu palaidusi garām kādu ēpastu vai kādu tālruņa zvanu no kādām 5 frakcijām, kas ir parakstījuši šo svarīgo lēmumu projektu iesnieguši. Jūs kaut kādā brīdī nācāt pie mums, kaut kādā brīdī Latvija pirmajā vietā balsojumi vai darbības ir likuši šaubīties par mūsu vienoto redzējumu Latvijas drošības jautājumos vai vienas ārpolitikas jautājumos. Vai kādreiz jums ir bijušas tādas šaubas? Nē, jūs vēlaties manipulēt ar šādu informāciju 5 frakcijas. Ja jūs turpinat nodarboties, un tas arī, ko jūs darat, ne tikai ar sabiedrības šķelšanu, bet arī ar parlamentu šķelšanu, deputātu šķelšanu, turpiniet to darīt. Es tikai vēlreiz atgādinu, ka tas nav objektīvi, tas nav godīgi, ko jūs šeit nākat un paužat no tribīnas. Mūsu sniegtais lēmumu projekts, jūs ar to bijāt, jums ar to bija iespēja iepazīties normālā kārtībā. Caur prezidijas sniegtiem lēmumu projektiem jūs varējāt tur nest, manuprāt, juridiskais birojs pat nedaudz koriģēja, kas ir pieļauts šādos lēmumu projektos. Tā vietā jūs šo lēmumu projektu iemet darba kārtībā pēdējā minūtē. Priekšsēdētājs kundze šo darba kārtības jautājumu pieteica mums vēl joprojām Latvija pirmajā vietā deputātiem neatvērās vaļā lēmumu projektu teksts, bet jau mums ir balsojums par to, ka tam ir jābūt darba kārtības pirmam jautājumam. Ja jūs, kā lielākās frakcijas, lielākās valdību veidojušās frakcijas vadītājs uzskatāt, ka tas ir normāls process, ko?
man atliek tikai noplātiet rokas un pabrīnīties par to, kas tad ir jūsu normālība un uzskats par to, kas ir vai nav valstiski. Bet tā tās lietas jūs piekopjat un tā to jūs darat. Tā kā, protams, mēs atbalstīsim šo, bet par greizsirdību, spalvu pucēšanu, kalendāru mainīšanu nosakot, ka 5. februārs vienotības kalendārā ir ātrāk kā 29. janvārs. Piedodiet, tas ir pie jums, tas nav pie Latvijas pirmajā vietā. Tā kā katrs secinājums izdariet pats diezgan neģēlīgi. Bet vienotībai piestāv. Paldies! Aizvadītajā nedēļā ārpolitikas debatēs ārlietu ministre Baiba Braža nepārprotami pauda viedokli, ka Latvijā ir tā saucamās valstiskās partijas, kas liek domāt, ka viņas uztverē ir arī pretvalstiskas partijas. Līdz ar to mūsu frakcija iesniedza ārlietu ministrei vairākus jautājumus, kā viņa šķiro partijas un pie kādām pieskaita Latviju pirmajā vietā. Lūk, ko par šo saka deputāts Edmunds Zivtiņš. Ne tikai ārpolitikas debatēs, bet ārpolitikas debatēs tas izcēlās diezgan īpaši ar to, ka tas būs mans vērtējums, ka šī brīža un visu laiku vissliktākā ārlietu ministra, kura ir manā skatījumā pat sliktāka par Kariņu, kā ārlietu ministru, izteicās par šīm te valstiskām un nevalstiskām partijām, kuras ir šobrīd Saeimā. Un tas zināmā mērā aizskar, jo man ir jautājums, kuras tad ir tās valstiskās un kuras ir tās pretvalstiskās partijas. Un vai tādā gadījumā, ja ir šādas te pretvalstiskas partijas, tad šī te ārlietu ministre ir vērsusies tiesību sargājušās iestādēs ar jautājumu, kuras ir šīs te pretvalstiskās partijas, jo pretvalstiskas partijas Latvijā būt nedrīkst. Līdz ar ko manā skatījumā Baiba Braža ir parādījusi sevi no sliktās puses. Viņa ir parādījusi sevi tā, kā nedrīkst uzvesties ārlietu ministrs, .1, un viņa nav pelnījusi ieņemt šo amatu. Var teikt, ka sena sāga ir Stradiņu slimnīcas jaunā korpusa būvniecība. Un šai sakarā Latvija pirmajā vietā ir iesniegusi pieprasījumu veselības ministram Hosamam Abumerī, jo sadārdzinājums var sasniegt pat 60 miljonus eiro. Lūk, kā šo pieprasījumu skaidro deputāte Ramona Petrāviča. Stradiņu celtniecība ir izcils piemērs, kā valdība un veselības ministrs viegli roku 60 miljonus nolaiž podā. Pirms 2 gadiem uz ministru kabinetu tika atnests lēmums, ar kuru izvēlējās laust līgumu ar esošo būvnieku, labi apzinoties riskus, ka tas sadārdzinās projektu, kā viņi lēma par 25% tas varētu būt, visādi tiesvedības riski, maksāt nespējas iestāšanās uzņēmumam, kurš veic šo būvniecību, taču nekas tas netika ņemts vērā un līgums tika lausts. Šodien mēs redzam, ka jaunie iepirkumi, kas ir izsludināti, ir no 100 līdz 133 miljoniem. Tātad tas ir plus tai summai, kura jau ir ieguldīta šai objektā, kas ir vairāk ap 60 miljoniem. Tātad, lai ar iepriekšējo būvnieku pabeigtu Stradiņus, bija nepieciešama 88 miljoni. Tātad šodien tas ir jau tā summa dubultojusies. Tātad 60 miljoni iznāk mums pārmaksāt par lēmumu, kuru pieņēma veselības ministrs un ministru kabinets. Un viņiem ir jāuzņemas atbildība par šādu lēmumu. Tā ir milzu nauda, kas ir vienkārši izpļekarēta. Nauda, kas trūkst mūsu iedzīvotājiem, lai saņemtu veselības pakalpojumus. Nauda, kas trūkst, lai cilvēki dzīvotu, nevis nomirtu, nesagaidot savu rindu uz izmeklējumu, kam trūks naudas. Tāda ir valdības attieksme. Vienkārši 10 miljonu tiek nolaisti podā.
Šī ziema ir gana barga un iedzīvotājiem apkuras rēķini var būt nepaceļami. Līdz ar to Latvija pirmajā vietā iesniedz ierosinājumu samazināt to PVN likmi noteikti apkurei un kurināmajam. Un kā jūs domājat, vai koalīcija atbalstīja šo ierosinājumu? Protams, ka nē. Atbalstīja tikai opozīcijas partijas, bet koalīcija, lai izskatītos nedaudz smukāk, pārsvarā atturējās. Bet, kā mēs zinām, atturās faktiski ir tas pats, kas pret. Līdz ar to paldies koalīcijai, ka palīdz iedzīvotājiem. Par šo tēmu izsakās deputāte Ilze Stobova. Samazināt PVN likmi siltumapgādēji. Ik viens no jums saņem rēķinu, un šī ziema ir barga, un, kā mēs redzam, valdība atkal nav domājusi, kā varētu atbalstīt savu iedzīvotāju, savu nodokļu maksātāju. Mēs negribam šķirot pēc papīriem, mēs negribam, lai neviens no jums pierāda, ka jums ir dārga siltuma apgāde. Mēs gribam, lai katram godīgi tiek samazināta PVN likme, bez papīriem, bez pierādīšanas, katram Latvijas iedzīvotājam, jo katrs Latvijas iedzīvotājs ir tas, kurš veido nodokļus. Un ja kāds saka, ka tas ir populistiski, bet sakiet lūdzu, vai maksāt pabalstus, pierādīt to, ka tu esi pelnījis valsts atbalstu, nav populistiski, vai tas nemaksā naudu, vai valsts nemaksā par cilvēkiem, kuri apkalpo šos papīrus, kur jūs pierādīsiet, ka jums kaut kas pienākās. Mēs iestājāmies par to, lai šis izlīdzinātais maksājums visiem ir godīgs. Šīs nedēļas plenārsēde ievilkās līdz pat 7:00 un apstājās pie jautājuma par neusticības izteikšanu premjerei Evikai Siliņai. Kādēļ apstājās? Tādēļ, ka opozīcijas partijas, vienkāršiem vārdiem sakot, norāva kvorumu. Šis jautājums tiks skatīts, jādomā, ka tiks skatīts jau nākamajā plenārsēdē, un tad vērosim, kas notiks tālāk. Sekojiet mūsu kanālam LPV TV YouTube, un ar jums kopā būšu es, Līga Krapāne. Man pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.